Biezā sniega sega rada nopietnus draudus ēku jumtiem. Latvijā šogad jau reģistrēti vairāki gadījumi, kad jumts nespējot izturēt biezo sniega segu iebruk. Tā noticis arī Reizeknes valsts ieņēmuma dienesta muitas kontroles punkta ēkai. Jumta viena daļa krītot dažu sekundžu laikā tika salocīta kā papīrs. Valsts ieņēmuma dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste telefona intervijā norāda, ka šobrīd tiek noskaidroti iemesli, kāpēc jumts nav saulaicīgi notīrīts. Jumta sabrukšana ir saistīta ar lielā mērā, vismaz pēc pirmatnējiem sastādītiem aktiem, šķiet no nenotīrītā sniega uz jumta, bet ir lūgts arī paskaidrojums no konkrētā apsaimniekotāja, kas apsaimnieko šo objektu, jo ir noslēgts līgums par apsaimniekošanu, kurā ietilpst teritorijas ārējā uzkopšana. Šobrīd ir, protams, uzdots nekavējoties notīrīt arī no atlikušās ēkas daļas sniegu. Un, protams, tālāk jau tiks skatīts un lemts par to, kā jau es minēju, gan par zaudējumu atlīdzināšanu, gan arī par vispārējo to tehnisko stāvokli, lai tas būtu drošs kārtām jau darbiniekiem, kas tur strādā. Šajā nedēļā daļēji iebrucis arī Preļu ģimnāzijas jumts. Divslīpais konstrukcijas jumts mācību korpusam tika uzlikts pirms 14 gadiem. Situāciju atvieglo tas, ka puse no sabrukušā jumta daļas uzkritusi vecajam plakanajam ēkas jumtam. Tādēļ mācību process izglītības iestādē netika traucēts. Nerad uz ēkām sakrājies sniegs un lāstekas daudzdzīvokļu māju augšstāvu iedzīvotājiem liek saskarties ar tekošiem jumtiem un mitrām ārsienām, tāpēc šobrīd pilsētās un laukos ir sākusies aktīva sniega un lāsteku attīrīšana. Dome parakstīja rīkojumu apsaimniekotājiem uzsakt ne tikai pagalmu tīrīšanu, bet arī jumtu tīrīšanu, jo ir jau gadījumi, kad jumta segumi ir ielūzuši, bet es domāju, ka tā problēma būs risināma tuvākajā laikā. Reizeknē pēc Sijā Reizeknes namsaimnieka sniegtās informācijas uzņēmums jumtu attīrīšanā no sniega un lāstekām izmanto 2 tehnikas vienības, tādējādi dienā atbrīvojot no sniega 4 līdz 5 mājas. Taču pašvaldībām, privātpersonām un uzņēmējiem spēku un resursu nepietiek, lai laicīgi attīrītu jumtus. 4. janvārī 21. Reizeknē Maskavas ielā no kāda veikala lāsteka uzkritusi 4 gadus vecam puisītim, bērns guvis galvas traumu. Iedzīvotājiem jābūt uzmanīgiem un ejot pa ielām jāskatās uz māju jumtiem, vai no tiem nav pārkārusies pāri bieza sniega sega vai lāstekas, kas kuru katru brīdi var radīt nopietnus draudus kā sadzīves priekšmetiem, tā veselībai.